Jūs domājat, es tāpat viens saku, ierakstiet komentāros? Es to saku, jo man patīk ar jums papļāpāt par F1. Kā arī esmu saglabājis atmiņā paliekošākus komentārus no pirmās F1 sezonas puses. Tā, lai mēs tam visam varam izskriet cauri. Varbūt man personīgi ir tā, ka es nezinu, kā F1 sezona paies, bet jums ir bijuši diezgan labi minējumi. Jau pirms sezonas kāds ieminējās, ka Duhans tiks atstādināts no Alpīna un Kolapinto būs viņa vietā. Kā arī pat pirms kaut kas sākās, jau sāka veidoties tas Piastri pret Norrisu sentiments. Šīs komentārs man ļoti patika. Es to vienmēr iedomājos, kad es redzu Ferrari formulu. Vēl pāris fantastiski minējumi. Kāds minēja, ka Juki dosies uz Red Bull vēl pirms otrās sacīkstes. Tas tā kā bija šokējošs moments pēc otrās sacīkstes, bet to vēl minēt, nu jā, varbūt vēlāk, bet jau pirms otrās sacīkstes to piesaukt. Nu, un pirms Silverstones jūs vienkārši spridzinājāt. Jo jā, tik tiešām izrādījās, ka lietus būs milzīgs faktors tajā sacīkstē. Plus teorētiski šo komentāru ierakstīju uz Kanādas sacīksti, kas bija vienas sacīksti agrāk, bet tik tuvu īstenībā tajam notikumam paredzēt Hulkenberga piedestālu visu cieņu. Nav arī tā, ka visi minējumi bija ar 100% precizitāti, teiksim tā. Tāpat kā daudziem citiem man arī gribētos vairāk redzēt Ferrari cīņā priekšgalā. Tad vienkārši pareizas sajūta, kad Ferrari ir cīņā par uzvaru. Kā arī par cik pirmās pāris sacīkstes gāja labi priekš Antonelli, tad bija tāda sapņaina nostāja, jā, nu viņam sanāk kaut kāds labs sasniegums Imolā. Ok, es daudz runāju par to vienu periodu, kad Verstappenam bija liela iespējamība dabūt diskvalifikāciju uz sacīksti. Bet nu jūs tur primā runājāt par to, ka Francis Hermans jāliek vietā. Vai arī jā, viņam jādabūj tas sots, lai viņš var laist uz veku. Es ar nepacietību gaidu, kad pienāks iespēja Verstappenu redzēt Hypercar klasē. Es zinu, viņam vairāk GT3, bet es gribu arī sapņot. Tā, man ir vairāk jādzied? Nē. Tad noslēgsim ar šo. Jā, ja es saku, ka F1 sacīkste ir garlaicīga, tas nenozīmē, ka es tagad ienīdīšu F1 visu kā tādu. Ja visas sacīkstes ir vienlīdz interesantas, tas ir monotoni un neinteresanti. Es esmu pie mentalitātes, kur, ja F1 neliekas interesants, ir daudzi citi lieliski motorsporti, par kuriem runāt. Es pats arī sakoju līdz izturības sacīkstēm. Bet, ja F1 kā tāds man liktos neinteresants, es par to nerunātu. Vai tev ir kādi pareģojumi otrajai sezonas pusē? Kā jau redzi, ļoti labprāt palasīšu domas.